Čau, čau, mīļās meitenes, mamma. Šoreiz es vēršos tieši arī pie mamām, tomēr arī kurā citā gadījumā ir vērtīgi dzirdēt par iegurņa un korsetes veselību. Pēc augsta jūsu pieprasījuma par to, kā novērtēt, vai pēc dzemdībām esmu gatava sportot, kā uzsākt ceļu uz uzlabotu fizisko formu pēc bērniņa dzimšanas. Es sapratu, ka es kā fitnesa treneris neesmu kompetenta to darīt, tāpēc meklēju labāko speciālistu, lai jums tieši profesionāls, kurš ikdienā ar šo strādā, fizioterapeits, varētu iedot šo informāciju, lai arī es tam pievēršu kā fitnesa treneris uzmanību, vienmēr par to runāju visos iespējamos veidos, bet es gribu jums iedot maksimāli profesionālu informāciju. Tādēļ esmu fizioterapijas klīnikā Spars, šodien ar kolosālu speciālistu, kas ikdienu strādā dienā, vai ne? Ar jaunajām mammām. Daudz. Jā. Ar daudz jaunajām mammām. Esmu ar Sandiju Bergmani, lai šodien pāris tādos praktiskos punktos iedotu jums informāciju, kam ir svarīgi pievērst uzmanību pēc bērniņa dzimšanas. Pirmais jau sākot ar to, ka jums ir jāsameklē labs kompetents fizioterapeits, kurš tiešām specializējas šajā jomā, un mēs varam veikt to pārbaudu kaut vai vienu reizi konsultāciju pie fizioterapeita. Vai arī mēs te tiešām skatāmies pēc šī video un jau sajūtam kaut kādu to virzienu, vismaz uz ko mums ir jāskatās. Sandī, čau, un paldies, ka piekriti. Sveika, paldies par aicinājumu, prieks būt šeit ar tevi. Forši, mēs arī sāksim ar to, iedomājoties, ka es esmu jaunā mamma, kas ir pirms 6 nedēļām devusi dzīvību bērniņam pēc 9 mēnešiem grūtniecības. Kāpēc 6 nedēļas tieši? Kāpēc šis ir tas laiks? Jā. 6 nedēļas ir tas laiks, kas ir noteikts ieguņa pamatas muskultūras izvērtēšanā, kur notiek tāda audu atjaunošanās process, gan iekšēju audu, gan starpenes zonas atjaunošanās sadzīšana, un tad mēs nenodaram pāri audiem, un tad iejūtīgi tad varam šo izvērtējumu veikt. Jā, tad ir pagājušas šīs 6 nedēļas, mans ginekologs ir devis man apstiprinājumu, ja, kad es varu uzstākt kaut kādas fiziskas aktivitātes. Kas ir tā nākamā lieta, kam man ir jāķerās klāt? Kas ir tas, ko tu dari, kad es pie tevis atnāku un saku, es gribu pavasarī skriet maratonu un gribu būt formā? Pirmais, tu droši vien saki, maratonu varbūt nevajag skriet. Nav viennozīmīgi neatļaut sievietei skriet maratonu, bet mums ir jāņem vērā atkal rekomendācijas, kad sākt skriet pēc dzemdībām. Un pilnīgi veselības nolūkos tiem ir jābūt vismaz 3 mēnešiem pēc dzemdībām. Un, ja sieviete ir pirms tam bijusi fiziski aktīva un skrējusi, tā skaitā maratons un iespējams arī grūtniecības laikā nav pārtraukta skriešana, tad šie 3 mēneši var būt arī tas periods, kad pēc tam noskriet to maratonu, protams, izvērtējot konkrēto veselības stāvokli tajā brīdī. Un tad, jā. Un tad var doties skriet. Labi, tātad, ja mēs ņemam vērā tās 2 galvenās lietas, kas ir tikušas, es saprotu, ka to varbūt nav emocionāli ļoti iejūtīgi teikt, bet tomēr ķermenim tā ir trauma iznēsāt bērniņu un tās pašas dzemdības, fiziska trauma, pareizi. Tā kā tomēr skaitā. Jā. Tāpēc tās iegurnes un mūsu korsetes zona ir tās 2 vietas, kuras ir visvairāk tikušas targetētas. Es mēģinu izteikties tā korekti, lai neliktos, ka esam traumējuši sevi, bet tomēr fiziskais ķermenis ir gājis cauri lielam darbam. Tad ja mēs sākam ar iegurni, ja tu arī praktiski varētu parādīt, kas tad notiek, kad es atnāku pie tevis, kam man ir jāvērš uzmanība, ko tu pārbaudīsi, un pēc tam iesim pie korsetes un pēc tam par to, kā mēs aktivizējam. Abas šīs zonas. Jā, droši vien runājot par ieguņa pamatas muskultūru, mēs to nedemonstrēsim praktiski, kā mēs fizioterapijā to pārbaudam, bet noteikti katra vizīte, kad sieviete atnāk, vai tā ir pirmreizēja, vai tā ir atkārtota, mēs sākam ar sarunu par to, kā ir gājis, kā sieviete jūtās un ko sieviete no konsultācijas sagaida, kādi ir viņas mērķi. Ja tas ir mērķis par atgriešanos fiziskās aktivitātēs, tad kādās aktivitātēs sieviete vēlas atgriezties vai arī uzsākt, un ja tās ir kaut kādas sūdzības, tad sīki un smalki izrunājam par to, kādas ir sūdzības, cik izteiktas, kuros brīžos traucē, lai nodefinētu šo funkcionālo problēmu, kas ir sūdzība, problēma, kas sievietei traucē ikdienā.
darīt lietas, kuras gribās darīt, vai darīt lietas tik labi, kā gribās darīt. Par tēmu, kas ir zilonis istabas vidū, un neviens par to nerunā, un reizēm nereti, diemžēl, arī ārsti pasaka, tas būs tas, ar ko ir jāsadzīvo visu mūžu. Es ticu un gribu cerēt, ka tas nebūs, bet vai nesaturēšana ir lieta, no kā tas rodās, kas notiek ar to iegurni, un vai tiešām visu dzīvi jābaidās nošķaudīties vai lekt ar lecamalku? Jā, tad droši vien stāsts ir par iegurņu pamatnes muskultūru, kas mums tīri lokācijas ziņā izklāja iegurņa kaula apakšējo atveri, un ir ļoti svarīga funkcija balstīt mazā iegurņa orgānus kopā ar saistaudiem. Iegurņu pamatnes muskultūra to nedara viena pati. Kontrolēt mūsu urīnpūšļu un zarnu trakta izvadi vai ļaut mums izvadīt urīnu vai zarnu saturu, vai tomēr ir jāpaciešās un jānotur, lai tas nenotiek. Un ir ļoti svarīga nodrošinot labsajūtu seksuālu funkciju laikā. Tad, kad pie tevis, ko sagaidīt no tās pārbaudas, kas atnāku? Vai tas notiek ar kaut kādu muskuļu pārbaudīšanu, vai kādā veidā pārbaudu šo iegurni, lai nav tās bailes, nezināmais atnākšu, ko tad ar mani darīs? Ja es saprotu, ka tas ir šeit tie muskuļi, ja, tad kā tas notiek, lai tā sieviete zina? Jā, pieminētā iegurņu pamatnes muskultūra principā ir tieši tādi maži muskuļi, daudz muskuļi, kas izklāja kā tāds trauks, kā bļodi šo iegurņa apakšējo atveri. Tieši tādi paši muskuļi, kā mums ir rokām, kā mums ir kājām, vēderpresē, muguras, plecu, arī mīmikas muskuļi. Tieši tāpat darbojās, ir gribai pakļauti. Un tieši tāpat, lai mēs noskaidrotu, kāds ir šīs muskultūras funkcionālais stāvoklis, mums viņu ir jātestē. Tāpat kā citus muskuļus mēs testējam uz spēku, mēs pataustam, mēs liekam pretestības. Tāpat fizioterapeiti, tā skaitā arī es, kas specializējas iegurņu pamatnes veselībā, šo muskultūru testējam un taustam, ņemot vērā, ka muskultūra atrodas dziļi, un šobrīd, skatoties uz tevi, es neredzu, vai kā viņi strādā, vai tu šobrīd viņu sasprindzini vai atslābini. Šis izvērtējums notiek pārsvarā caur maksti. Mēs muskulīti taustam caur maksti, skatāmies, cik muskulis, cik tu spēj, cik sieviete spēja šo muskuli koordinēti aktivizēt, un tad skatāmies, cik muskulīts ir spēcīgs, izturīgs, kā muskulis darbojās koordinēti ar citu muskultūru, vai nāk kaut kāds kompensators muskuļu sasprindzinājums. Un tad veic pielāgoto vingrinājumu izpildi. Jā, vadoties pēc šī konkrētā brīža funkcionālā stāvokļa, mēs varam sastādīt tādu plānu, cik mums bieži ir šis muskulīts jātrenē, cik daudz, cik ātri jāsprindzina, vai mums varbūt vairāk ir jāstrādā uz muskultūras atslābināšanu. To tad mēs tā pilnvērtīgi zinām, tad, kad mēs to muskulīti notestējam un iztaustam. Labi. Uzreiz droši vien jāpiemina, ka nevienmēr tas notiek pirmajā reizē. Mēs daudz runājam ar sievieti un izglītojam un stāstam, kur un kā atrodas muskultūra, ko mēs darām, kā mēs viņu testējam. Un tas vienmēr ir sievietes lēmums, vai mēs to darām, vai mēs to darām pirmajā reizē, vai mēs dodam laiku sievietei aprast ar šo domu, ka fizioterapeits arī, līdzīgi kā ginekologs, skatās šo vietu un tausta un testē. Reizēm dodam laiku, lai izstāstot, kā tad muskultūra darbināta sieviete mājās pāris nedēļas pati mēģina sajust, saprast, un tad nāk pārbaudīt. Bet vienmēr tā kā sakam, ka ja mēs gribam tā ritīgi, efektīvi to trenēt un darbināt, tad vienmēr ir vērts pārbaudīt, kā tas muskulīts darbojās. Cik apmēram ir tas laiks aiziet, kamēr tu saproti, ka tas iegurnis ir nostiprinājies? Teiksim, 6 nedēļas ir pēc dzemdībām, tad es apņēmīgi strādāju, bet es tomēr iespējams esmu bijusi atturīgāka un esmu šo pārbaudi piekritusi veikt. Bet es mājās pēc tavām rekomendācijām esmu veikusi kaut kādus vingrinājumus. Cik ilgs laiks paiet, kamēr... Šeit mēs vadāmies atkal pēc pētījumiem, kur tiek pētīta un skatīta jebkuru vingrojumu efektivitāte
tad, kad mēs trenējam, mēs dodam 2 līdz 3 mēnešus. Tas pētījumos ir tas laiks, kad mēs sākotnēji izvērtējam, tad tiek veikti vingrojumi, pēc 2-3 mēnešiem tiek taisīts šis augtais follow-ups, kad mēs vēlreiz pārbaudam, vai tā funkcija ir uzlabojusies. Tas nenozīmē, ka sūdzības ilgs tik ilgi, tās sūdzības varētu mazināties arī ātrāk, bet tie 3 mēneši ir vairāk, lai mēs tādas ilgtermiņā šos rezultātus arī rezultāts saglabātos, bet, protams, tāpat kā visiem citiem muskuļiem, mums arī ieguņu pamatas muskultūra ir jāturpina trenēt regulāri. Jā, tas nav, ka vienreiz uztaisi un viss. Labi, bet tomēr es arī vienmēr aicinu iet tā kārtīgi un saprast, ka tā pārbauda dos ieguldījumu visai dzīvei, ja tā nebaidīties, nekautrēties no fizioterapeitiem, jo mēs efektīvāk tam pieiesim, jo tas rezultāts uz dzīves kvalitāte un viss pārējais būs labāks. Vai tu vari man parādīt ar mani praktiski, kas būtu tie pamata vingrinājumi un ko nozīmē aktivizēt iegurni? Atkal nezinu, cik mums sanāks to parādīt, jo, kā es minēju, mēs to muskultūru no ārpuses neredzam. Mēs viņu varam sajust pašas, tad, kad mēs viņu darbinam, un tad es tev varu palīdzēt saprast, kas ir jājūt, kāds impulss no smadzenēm mums ir jāizsūta muskultūrai, kāda kustība tur ir, vai jāiztēlo vai jāveic, lai mēs šo muskultūru aktivizētu.